Kad ir vislabākais laiks, lai šķirtos? Ziniet, kad? Tad, kad viss ir ļoti labi. Tad, kad attiecības ir perfektas, viens otru saprot, un ļoti mīl, protams, ir maigums, ir kaut kādas dzirksts. Vot tad vienkārši pamēģināt izšķirties. Bet tad, kad visi slikti vienojieties, nekad nešķirties. Tāpēc, ka tā, ka ir slikti, tad ir slikti. Nu, ko darīt? Jāpārdzīvo, jāizdzīvo, jāizrunā, jāizdara, varbūt jāprūpējas, varbūt jāuzklausa vienkārši, varbūt tev kaut kas jāizdara. Bet tad nekādā gadījumā šķirties. Nē, nekad. Kāda jēga vienkārši, jā. Un pamēģināt izšķirties tad, kad viss ir ļoti labi. Pirms sākat attiecības vienojieties par to, vai arī tagad vienojieties, nu, ka viss. Šķiršanās ir tik daudz vienkārši, un pārsvarā viņas visas ir ļoti sāpīgas arī. Visas pilnīgi. Viens beigās cieš, nu kaut gan otrs arī beigās cieš, gribās vai negribās. Tas tāpat atnāk atpakaļ. Tāpēc šķiramies tikai tad, kad viss ir perfekti. Labāk vispār nešķirties, protams. Tas ir vispār kaut kāda totālākā galējība. Tāpēc, ka cieši ne tikai pāris, bet cieši arī ir bērni, ja ir cieši radinieki, nezinu, visi, kas ir saistīti cieši, tāpēc šķirties nē. Ja pratas, tad līdz mūža galam.